Esiet sveicināti šajā video. Šodien mēs veltīsim laiku vienai no fundamentālākajām demokrātiskām tiesībām – apvienošanās brīvībai. Šīs tiesības sniedz katram individam iespēju apvienoties grupās, organizācijās, politiskās partijās vai sabiedriskās kustībās, izvirzot savas idejas un viedokļus. Šajā video mēs apskatīsim, kā šīs tiesības tiek garantētas un kā tās tiek izmantotas mūsdienu Latvijā. Satversmes garantijas. Apvienošanās brīvība ir iekļauta Latvijas Republikas Satversmē kā viena no pamatiesībām. Saskaņā ar Satversmes 102. pantu, ikvienam ir tiesības brīvi apvienoties biedrībās, kas ir nepieciešams nosacījums demokrātiskas sabiedrības attīstībai. Tas nozīmē, ka valsts nevar neattaisnoti ierobežot šīs tiesības, un tās drīkst ierobežot tikai ārkārtas situācijās vai sabiedrības drošības, kārtības, veselības aizsardzības vai morālo interešu aizsardzības gadījumā. Prakse un izaicinājumi. Pat ar skaidru juridisko pamatojumu, apvienošanās brīvības praktiskā īstenošana Latvijā nav vienmērīga. Cilvēkiem ir jāsaskaras ar administratīviem šķēršļiem, piemēram, sarežģītām reģistrācijas procedūrām vai ar politiskām un sociālām spriedzēm. Dažkārt sabiedriskās organizācijas var just valsts iestāžu spiedienu vai pat cenzūru. Tas izvirza jautājumu par apvienošanās brīvības aizsardzības efektivitāti un par to, kādas reformas vai uzlabojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu pilnīgāku šīs tiesības izmantošanu. Apvienošanās brīvības ierobežojumi un to taisnīgums. Lai gan apvienošanās brīvība ir pamatiesība, tā var tikt ierobežota noteiktos apstākļos. Piemēram, valsts var ieviest ierobežojumus sabiedrības drošības, kārtības, veselības aizsardzības vai morāles apsvērumu dēļ. Tomēr šie ierobežojumi rada debatas par to, kā nodrošināt, lai tie būtu taisnīgi, samērīgi un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā. Ir svarīgi uzsvērt, ka jebkādi ierobežojumi nedrīkst aizskart pašas brīvības būtību un jābūt orientētiem uz konkrētiem, likumīgiem mērķiem. Apvienošanās brīvības loma demokrātijā un sabiedrības attīstībā. Apvienošanās brīvība ir būtisks demokrātijas stūrakmens. Tā ļauj individiem izteikt savas idejas, viedokļus un intereses, radot plašāku dialogu sabiedrībā. Šī brīvība ir fundamentāla politisko partiju, arotbiedrību, nevalstisko organizāciju un citu grupu darbībai. Tādējādi tā veicina daudzveidīgu viedokļu klāstu un ir svarīgs instruments sabiedrības politiskajā un sociālajā attīstībā. Caur apvienošanās brīvību individi un grupas var ietekmēt politikas veidošanu, piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā un aizstāvēt minoritāšu tiesības. Nobeigums un aicinājums uz diskusiju. Apvienošanās brīvība Latvijā ir ne tikai tiesību akts, bet arī dzīvotspējīga demokrātijas daļa. Šīs tiesības ir būtiskas jebkuras dinamiskas un brīvas sabiedrības eksistencei, sniedzot iespēju individiem un grupām aktīvi piedalīties valsts un sociālajā dzīvē. Tomēr, kā mēs redzējām, pastāv arī dažādi izaicinājumi un ierobežojumi, kas prasa nepārtrauktu sabiedrības uzmanību un diskusiju. Tāpēc es aicinu skatītājus piedalīties šajā dialogā, izteikt savas domas, dalīties pieredzē un idejās par to, kā varam veidot un uzturēt veselīgu un atvērtu diskusijas vidi, kurā apvienošanās brīvība tiek saglabāta un cienīta kā pamatiesība. Lai uzzinātu vairāk un turpinātu šo svarīgo sarunu, sekojiet mums sociālajos medijos un pievienojieties mūsu kopienai. Līdz nākamajai reizei esiet droši un informēti!